Uz doto brīdi tad mums piedalās 10 domes deputāti, 3 domes deputāti arī ir paziņojuši, ka viņi nebūs, bet es ceru, ka pievienosies mums tūlīt gan Atstupiņa kungs, gan Regīnas kundze, jo viņa tikko te nesen, man liekas, bija iegājusi. Ja? Jā, tātad, 10, 11, 12 mēs esam. 12 esam. Tiek piedāvāts izskatīt pamatdarba kārtībā 25 jautājumus. Vai kādi ir iebildumi, ierosinājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par. Tātad, kolēģi, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Papildus darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 10 jautājumus. Vai par papildus darba kārtību ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, papildus darba kārtība ir apstiprināta. Un sākam. Pirmais jautājums par zemes vienību apvienošanu. Ziņo teritoriālās un attīstības patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Meikšāna kungs, lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts teritoriālā un attīstības patstāvīgās komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes vienības platības precizēšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Arī jautājums tika izskatīts teritoriālā un attīstības patstāvīgās komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamai zemē līdzvērtīgu zemi Zvirgzenes ielā 10 Ludzā, Ludzas novadā. Lūdzu. Jautājums izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par adreses piešķiršanu zemes vienībai un dzīvojamai mājai. Lūdzu. Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais par Ludzas novada attīstības programmas 2018. 2024. gadam izstrādes uzsākšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums izskatīts visas komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Devītais par Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursa nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums arī izskatīts visas komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Desmitais par konkursa Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2017 izsludināšanu. Lūdzu, Meikšāna kungs. Arī šis jautājums tika izskatīts un izdiskutēts visas komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums arī skatīts visas komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāja balsot, kur ir par, 12 par, pret, nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. par Ludzas novada pagastu pirmskolas izglītības iestāžu slēgšanu uz personāla atvaļinājumu laiku. Lūdzu, Edgara kungs. Jautājums izskatīt sociālo izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja un finanšu pastāvīgās komitejas apvienotās komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi?
Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 13. Par debitoru parādu dzēšanu, sociālo izglītības kultūras jautājumu patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Mekšakungs. Lūdzu. Arī jautājums izskatīts apvienotā komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 14. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. Lūdzu, Edgars. Arī šis jautājums izskatīts apvienotā komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 15. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkuras un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Lūdzu, Edgars. Arī jautājums izskatīts apvienotā komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Lūdzu, Edgars. Arī šis jautājums izskatīts komitejas sēdēs. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju Blaumiņa ielā 23A Ludzas novadā. Lūdzu, arī jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto projektu. Vai ir, kolēģi, jautājums? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. 18. Par dzīvokļa īpašuma numur 3 Liepājas ielā 10 Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Mekšakungs. Šis jautājums izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 19. Par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala ar konkrētu kadastrā apzīmējumu 491 kvadrātmetra platībā pēc adreses Parku ielā 32A Ludzas novads nodošanu atsavināšanai. Arī jautājums izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 20. Par nekustamā īpašuma apbūvētās zemes vienības 605 kvadrātmetru platībā ar konkrētu kadastrā apzīmējumu pēc adreses Saules ielā 4 Ludzas novads nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Edgars. Arī jautājums izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 21. Par nekustamā īpašuma apbūvētās zemes vienības 3,86 hektāru platībā ar konkrētu kadastrā apzīmējumu pēc adreses Eglaine, Lielā Pikova, Briģu pagas, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai. Lūdzu, Edgars. Jautājums izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 22. Par atlīdzību Ludzas novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem. Lūdzu, Edgars. Arī jautājums izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās 1. Lēmums ar balsu vairākumu ir pieņemts. 23. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā. Lūdzu, Edgars. Arī šis jautājums izskatīts visās komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 24. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ludzas apsaimniekotājs pamatkapitāla palielināšanu. Lūdzu, Edgars. Arī jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Nav, lūdzu balsot, kuri par? 12 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 25. Par Ludzas novada domas priekšsēdētājas vietnieka attīstības jautājumos Aivara Meikšana atvaļinājumu. Lūdzu, Edgars. Arī jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 11 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. Papildus darba kārtība.
Pirmais jautājums par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu. Un tātad teritoriālās un attīstības patstāvīgas komitejas priekšsēdētājs Meikšāne kungs ziņo. Lūdzu. Šis jautājums tika skatīts teritoriālās un attīstības patstāvīgas komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts izsniegts īpašniekiem speciālo atļauju licenci komercdarbībai zvejniecībai Dukanu ezerā. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Vai ir kolēģi jautājums? Es sapratu, ka komitejā arī piedalījās pats pārstāvis šīs SIA. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2017. gadā komerciālai zvejai. Lūdzu, Meikšāne kungs. Šis jautājums arī tika skatīts teritoriālo un attīstības komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts nodot nomas īpašnieki rūpnieciskas zvejas tiesības komerciālai zvejai Dukanu ezerā 17. gadā. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājums? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2017. gadā pašpatriņa zveja Porkaļu ezerā. Lūdzu, Aivara kungs. Arī jautājums tika skatīts teritoriālo un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts iedalīt fiziskai personai zvejas limitu 17. gadam pašpatriņa zveja Porkaļu ezerā ar zīvju tīklu 30 metru garumā. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zvejas limita komerciālajai zvejai 2017. gadam iedalīšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Arī jautājums tika skatīts komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts iedalīt individuālajiem komersantam Rolands Barculis komerciālajai zvejai Dukanu ezerā rūpnieciskas zvejas tiesību limitu 17. gadā. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatariņa zvejai 2017. gadam iedalīšanu. Lūdzu, Meikšāne kungs. Sagatavots lēmuma projekts ar 13 punktiem. Arī šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un atteikumu iedalīt zvejas limitu pašpatariņa zveja 2017. gadam. Lūdzu, Meikšāne kungs. Šis jautājums arī tika skatīts komitejas sēdē. Sagatavots lēmuma projekts ar 3 apakšpunktiem, tātad 3 fiziskām personām ir atteikumi sakarā ar to, ka visi limiti jau ir izņemti. Kuros ezeros, lūdzu? Tas ir Dukanu ezerā. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par Ludzas novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumu par grozījumiem Ludzas novada domes 2010. gada 30. septembra sēdes lēmumā par telpu nomu protokols numur 23.22. paragrāfs precizēšanu. Ziņo domes priekšsēdētājas vietnieks Meikša kungs, lūdzu. Šis jautājums izskatīts visās komitejās, tādēļ arī lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 8. par nekustamā īpašuma niedres Īsnaudas pagasts Ludzas novads izsoles rezultātu protokola apstiprināšanu. Lūdzu, Edgara kungs. Šī gada 21. februārī tika rīkota nekustamā īpašuma niedres Īsnaudas pagastā Ludzas novadā izsolē, kurā piedalījās viens pretendents Sijā Lemuri, un pretendents nosolīja augstāko cenu 1056,67 eiro. Un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā minēto īpašumu niedres. Un tādēļ sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma niedres izsoles noteikumus, rezultātus par izsoles uzvarētāju atzīt Sijā Lemuri. Ieskaitīta nauda, tad... Lūdzu, vai ir jautājumi, kolēģi? Tad nauda ir ieskaitīta, tad lēmuma projekts sagatavots. Lūdzu? Nē?
Tad lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 9. par bezmaksas ēdināšanas piešķiršanu. Lūdzu, Edgara kungs. Ir izskatīts Briga pagasta pirmskolas izglītības iestādes vadītājas Metušanikas kundzes iesniegums, kas reģistrēs 21. februāra šī gada ar lūgumu piešķirt bezmaksas ēdināšanu audzēkņiem Nikitam Kosmačovam. Sagatavots lēmuma projekts atbalstīt un piešķirt bezmaksas ēdināšanu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes atzinības rakstu ziņo Ģendele. Tātad apbalvošanas komisija ir saņēmusi 4 iesniegumus par personu apbalvošanu ar atzinības rakstu un naudas balvas piešķiršanu ar ierosinājumu. Un šodien ir arī no rīta notikusi komisijas sēde, ir izskatīts, un apbalvošanas komisija virza 3 personas uz apbalvošanu ar atzinības rakstu, un viena personība tad tiks apbalvota ar pateicības rakstu. Ja? Ar atzinības rakstu virza Aleksandru Purinu apbalvot par ilgadējo un godprātīgo darbu un sakarā ar dzīves jubileju Sieludas Maiznīku valdes locekli un piešķirt 100 eiro naudas balvu. Otrais pretendents, ko virza komisija, tā ir Ludzas 2. vidusskolas pedagoģa Lilija Filimonova par arī ilgadēju profesionālu darbu ieguldījumu jaunās paudzes izglītošanā, audzināšanā un sakarā ar dzīves jubileju un arī 100 eiro naudas balvas lielumā piešķirt. Ja? Un trešais pretendents ir, un kuru virza arī apbalvošanas komisija, ir Inna Fjodorova. Tā ir Ludzas 2. vidusskolas direktoras vietniece mācību darbā. Apbalvot par ilgadējo profesionālu darbu, ieguldījumu jaunās paudzes izglītošanā, audzināšanā un sakarā ar dzīves jubileju. Un arī piešķirt apbalvojot 100 eiro naudas balvu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Nav, tad lūdzu balsot, kuri par, 12 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Tā. Darba kārtība ir izskatīta. Ko lūdzu? 4. arī skolotāja, bet mēs vienojamies, izskatot arī raksturojumu, tad būs vienkārši pateicība. Bet arī oficiāla pateicība Ludzas novada pašvaldības. Lūk, papildus darba kārtība ir izskatīta arī, ja? Informatīvajā daļā es tikai nedaudz varbūt vērsīšu jūsu, varat mikrofonu izslēgt, jā.